Kā pareizi iztaisnot matus žāvējot? Izmazgātus matus vispirms nosasiniet ar dvieli. Pēc tam matos ieklāj aizsargājošu serumu. Šāda garuma matiem pietiek ar 2 līdz 3 dozatora spiedieniem. Es izmantoju Nanomax matu atjaunojošu serumu, kuru ieklāju visā matu garumā. Pirms žāvēšanas matus saudzīgi jāizķemmē, lai tos ir vieglāk un ērtāk žāvēt. Lietojiet fēna uzgali, lai radītu koncentrētu gaisa plūsmu un ātrāk izžāvētu matus. Šādi turēt fēnu ir nepareizi. Fēns ir jāvirza šādi, lai tas pūstu gaisu sukai no sāniem. Žāvējiet matus, noķemmējot tos gan uz vienu, gan uz otru sānu. Matus var žāvēt arī ar apaļo suku. Šodien izmantosim jaunāko firmas Coriolis jonu suku ar turmalīna keramikas pārklājumu. Turmalīna keramika novērš matu elektrizēšanos un pūkošanos. Lai ar fēnu un apaļo suku ieveidotu matus, virziet fēnu no augšas, turot to virs sukas. Ar apaļo suku var labāk pacelt matus pie saknēm un labāk nostiept tos žāvējot. Zvaniet un saņemsiet konsultācijas par matu kopšanu un veidošanu.